Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien, kā parasti, pirmdien pārskats par nedēļu, kopsavilkums par brīvdienām, bet galvenā ziņa laikam tomēr ir par to, kas vēl pagaidām nav noticis. Atceraties, prezidents Trumps pateica, ka viņš nāks ar skaļu paziņojumu par karu Ukrainā, un patiesībā jautājums ir tāds, vai Trumps būs spējīgs mainīt šī kara gaitu. Jo pagaidām, skatoties uz to, kas notiek kaujas laukā, būsim godīgi, tas īpaši mūs neiepriecina. Divas politiskās ziņas, par kurām gribēju vispārējas informatīvās ziņas. Pirmā nāk no Trumpa. Atceraties, viņš pateicis, ka vīlās Krievijā un plāno redzēt, paskatīties, kas tad notiks nākamo pāris nedēļu laikā. Pāris nedēļas tas ir jau tāds pieņemtais laika termiņš, kam prezidents Trumps dod laikam visur un visiem. Bet, kā mēs redzam, pēc 2 nedēļām tad arī notiek izšķirošās darbības, kuras tad atrisina situācijas, vai vismaz pavirza mūs uz priekšu un tuvāk situācijas atrisināt. Un viņš pateica, es domāju, ka pirmdien, tas ir šodien, bet pēc Amerikas laika tas ir vakarā, pat tad, kad jūs skatīsieties raidījumu, vēl tas visdrīzāk nenotiks. Un viņš pateica, būs svarīgs paziņojums par Krieviju. Kāda būs šī paziņojuma būtība, viņš nepaskaidroja. Pirmkārt, lai visi tad minētu, ko tad viņš varētu šī gadījumā pateikt. Vairāki analītiķi tad spriež un domā, kas tad tur varētu būt. Nevajag zīlēt, pagaidīsim, dzirdēsim, kādas būs Trumpa domas un kādu darbības variantu viņš izvēlēsies. Opcijas ir 3. Ieroči Ukrainai, sankcijas pret Krieviju, vai atkal šī režīma mīkstināšana. Kāds tad būs tā darbība, to mēs redzēsim. Otra, pagalam neiepriecinošā ziņa, kas nāk no Ukrainas. Ukrainas ārējas izlūkošanas dienas paziņoja, ka 700,000 krievu karo Ukrainā. Un tad attiecīgi uzdodot šo jautājumu, viņš pat ir tāds viens portāls, un tad viņš uzdeva jautājumu, un atbilde bija, ka šā gada jūlijā, tātad tagad Krievijas karavīru skaits pieaudzis līdz 700,000. Kāds pats par sevi ir slikti, bet patiesībā sliktākā ir ziņa tāda, ka salīdzinot ar šī gada maiju, karavīru skaits, Krievijas karavīru skaits, kas karo Ukrainā, palielinājās par 60,000, un sākot ar pagājušā gada novembrī par 120,000. Tagad sliktākā ziņa visā tajā. Ja agrāk Krievu karaspēks palielinājās par 15,000 mēnesī, tas nozīmē, viņi zaudēja, nezinu kā, kurš tur skaita, 10, 20, 30,000, tad viņi zaudēja to, atjaunoja to un klāt pa virsu tam nāca vēl 15,000. Tagad, pēdējos 2 mēnešos, klāt pa virsu visam tam nāk 30,000 mēnesī. Kas nozīmē, ka personāla skaita attiecības ar katru mēnesi mainās par labu Krievijai. Un tas pagalam nav labi, un tas pagalam ir Ukraiņiem būs ļoti sarežģīti cīnīties pret šīm cilvēku masām, jo Krieviem jau tā bija pārspēks, un ja katru mēnesi šis pārspēks attiecības pasliktinās, viņas kļūst par labu Krievijai, kā ar katru mēnesi ar vien vairāk un vairāk, protams, tas neko labu mums nenes. Laika apstākļi, temperatūra paliek pietiekoši karsta, augsta temperatūra, protams, ka karot ir grūtāk, bet tas nav tik grūti un tik sarežģīti priekš karavīriem, viņi pie tā jau ir pieraduši, un abas divas armijas ir pietiekoši pieticīgas un nav izlepušas, tāpēc kara darbība turpināsies. Mazliet lietus nedēļas vidū tikai atvēsinās visu to, bet kara darbība vienalga turpināsies. Un arī, ja mēs paskatāmies 2 nedēļu laikā, karsti laika apstākļi, nedaudz lietus, kara darbība turpināsies.
uzbrukuma operācijas, nekas tās neierobežos. Pagājušā nedēļa, tā bija situācija pagājušā nedēļa, bija pāris pozitīvi momenti, arī šonedēļ ir pozitīvi Ukraiņu prettriecieni, bet diemžēl slikto ziņu ir kļuvis vairāk. Sākam ar pozitīvu Ukraiņu aktīvās darbības. Pirmās ir Sumi zonā, šeit mēs redzam uzbrukumus pie Andrievkas un Kindrativkas. Kindrativku Ukraiņiem izdevās atbrīvot veiksmīgas operācijas rezultātā, bet tagad mums ir Krievijas armijas pretuzbrukums tur. Skatīsimies, ar ko tā kauja beigsies. Otrā aktīvā darbība ir šeit pie Poltavkas un Rusinjara. Tātad gan Poltavka, gan Rusinjara arī ir pilnībā pārgājuši Ukrainas armijas rokās, tā kā šeit pozitīva izmaiņa, bet atkal mēs redzam, ka arī tur Krievijas armija ir atpakaļ aktivizējusies. Un trešā aktīvā darbība mums ir pie Aleksandra Kalinova, kuru, ja jūs atceraties, Krievijas armija bija ieņēmusi. Tagad Ukraiņiem izdevās ne tikai atgūt kontroli pār Aleksandra Kalinova ziemeļiem, kas jau ir viņu rokās, bet iespējams, ka aiziet arī vēl tālāk. Tad attiecīgi tas ļauj atbloķēt Ukrainas spēkus tajā Kliban-Bik ūdenskrātuves placdarmā, tātad tur situācija ir kā minimums mazliet uzlabojusies. Sliktās ziņas. Slikto ziņu, diemžēl, ir daudz. Pirmais, turpinājas uzbrukums pie Ķotkina, Krievijas armija ieņema Bisalivku, un tad ir informācija, ka viņi virzās tālāk uz Riživku. Centrā kaujas par Janakivku un Varačiņu, abās divās ir sarežģīta situācija. Pagaidām kaujas notiek šajās te apdzīvotās vietās, un Krievijas armija atklāja jaunu uzbrukuma virzienu, tad starp citu būs vairākas vietas. Un tagad tas ir uzbrukums uz Aleksandriju un Mirapilja. Un tad tas, ko Krievijas armija grib šeit paveikt, viņi grib nogriezt šo te placdarmu un tad piespiest Ukrainas spēkus no šejienes atkāpties. Virzamies tālāk, Harkivas zonā atkal bija darbība pie Vovčanskas un vēl viena jaunā kauja, jaunais uzbrukuma virziens. Nosaukums ir Dzihķarne. Tur gan šobrīd viss ir miglā tīts, neko nevar saprast, bet mēs redzam, ka Krievijas armija tur ir veikusi uzbrukumu. Un attiecīgi tad Ukraiņiem vajadzēs rēģēt vēl vienā vietā, un jūs redzat, ka tā ir tā līnija no Vovčanskas līdz Kupjanskai, un agrāk iepriekšējās nedēļas bija uzbrukums pie Milave, kas sarežģīja situāciju, tad tagad vēl viens uzbrukums turpat, noteikti šo situāciju no Ukrainas redzes punkta neuzlabos. Milave it kā bija apklusis uzbrukums, bet tomēr tas turpinās, un mēs redzam nelielu virzību uz priekšu Krievijas armija šeit. Ziemeļzonā ieņemta Ziļona poļa pēc ļoti ilgas kaujas, un tur principā Ziļona poļa liktenis jau bija izlemts diezgan sen, un Krievijas armija tur arī turpināja uzbrukumu uz dienvidiem. Centrā Časivjarā arī ir situācijas pasliktināšanās, praktiski tikai pāris ielas ir palikušas, viena iela ziemeļos un pāris ielas dienvidos. Tur diezgan lielu teritoriju Krievijas armija izdevās ieņemt. Tālāk mums ir uzbrukumi pie Novotarietski, arī tur Krievijas armija attīsta savu virzību uz priekšu, arī vēl viena vieta parādījās jauna Novoakademična un Mikolaivka, un iespējams tūlīt mēs redzēsim arī vēl vairāk nosaukumu šajā te vietā. Pie Tarietska Krievijas armija pavirzījās uz priekšu un Bielahoras. Tad šeit Aleksandra Kalinova Ukraiņi, Jablonivkā, Katerīnivkā un Vaskresenskā mēs redzam Krievijas armijas virzību uz priekšu. Ejot tālāk, tātad ieņemta Maļiņivka, ieņemta Kamjanskie, un tad šajā te virzienā arī Krievijas armija ir ienākusi Plavņi. Vissliktākā situācija mums ir šeit, šajā te vietā, te vislielākais un vissmagākais Krievijas armijas uzbrukums. Te mēs redzam, šis ir šis te uzbrukuma virziens, praktiski tā ir tā vieta, kur dienvidzona un centrālā zona sanāk kopā, un tur tieši Krievijas armija raujās uz priekšu, mēs redzam, viņi ieņēma Tolstoju un Mirne, un tad arī Novohatki un Grušivskie, principā, arī ir kritiskajā stāvoklī.
Jā, gribētos arī pateikt kaut ko labu, bet nu, laikam arī nekas īpaši pozitīvs pagājušajā nedēļā nav noticis. It kā ar situāciju frontes līnijā būtu pamazs, situācija ar dronu uzbrukumiem arī ir būtiski pasliktinājusies. Krievijas armija pārgājusi pāri nākošai. Nākošais antirekords kopējo dronu izmantošanas skaitā pāri 2000, un ja agrāk mēs runājam par to, ka dronu vidējā izmantošanā dienā varētu būt pārsniegt ciparu 200, tagad es domāju, tā pārsniegs 300. Tā kā nekas īpaši pozitīvs šajā ziņā nenotiek. Atkal jaunais antirekords, 741 objekts uzbruka, droni un raķetes. Dronu antirekords 728. Nu, vienīgā pozitīvā lieta mums ir tāda, ka ja mēs skaitām tajā lielajā uzbrukumā notriektos mērķus un notriektos raķetus un dronus, un tos, kurus izdevās novirzīt nost no mērķiem, izmantojot elektroniskās karadarbības sistēmas, ir 98%. Nu, ja būtu godīgam pavisam, laikam es tā gluži 100% laikam tam ciparam neticēšu, bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, situācija ir nu, vismaz menedžējama. Bet to dronu skaits pieaug vienkārši astronomiskā ātrumā. Vēl viena pozitīvā ziņa no visa tā ir tas, ka raķetes notriektas 81% gadījumās. Tas ir augstākais procents vispār no tā laika, kad kāds kaut ko sāka skaitīt par šīm raķetēm. Nu, atkal tad parāda to, ka laikam tomēr ar pretgaisa aizsardzības sistēmu viss tik pagalam jau slikti nav. Bet atkal 300 droni dienā, tas gan ir pa daudz jebkurai sistēmai. Jā, tad pēdējais lielais uzbrukums 12. jūlijā, 623 droni un raķetes, pamatā uzbrukts 5 vietām. Harkivā tika uzbrukts industriālai zonai, šobrīd nevar pateikt kādai konkrēti rūpnīcai. Lutskā galvenais mērķis bija rūpnīca, kur remontē lidmašīnas un vispār ražo arī rezerves daļas. Ļvivā uzbrukts lielam koncernam Elektron, kas tad ražo vairākus komponentus un detaļas, kas ir nepieciešamas visdažādākām sistēmām Ukrainas armijai. Kā arī tika uzbrukt Černovci un Kijevai, te gan pagaidām nav ne mazākās jausmas, kas varētu būt šo uzbrukumu objekts. Vienīgais, ka turpināt tracināt tīpaši Kijevas iedzīvotājus, protams, tas ir viena no tām lietām, ko Krievijas bruņotie spēki savos uzbrukumos arī dara. Zaparīžī virziens izmaiņas šeit. Pirmā ir zaudēta Kamjanske un Krievijas armija uzbrukus Plavņi. Ir virzība uz priekšu pie Vaskresenkas un, kā es jau teicu, ieņemta Mirne. Tās izmaiņas tad ir apvidū šeit. Tātad šeit mēs redzējām, ka Krievijas armija pavirzies uz priekšu diezgan plašā frontē. Tātad ieņēma visu to, kas skaitījās Kamjanske, un mēs redzam viņu uzbrukumu Plavņi. Šeit uzbrukums un kaujas turpinās. Vaskresenka, šeit interesanti, tātad mēs visu laiku bijām tāda jautājuma zīmes, vai šitas te uzbrukums patiešām ir noticis. Jā, noticis. Un, diemžēl, Krievijas armijai neizdevās ne tikai aiziet, bet arī noturēt šīs te pozīcijas, un tagad viņiem ar vēl vienu papildus uzbrukumu mainīja visu frontes konfigurāciju šeit, un tad kaujas jau notiek pašā Vaskresenkā. Šeit uz augšu, kā jūs redzat, ir ieņemta Mirne. 3 dienu, katru dienas pēc kārtas Krievijas armijai ir rezultatīvas šajā te virzienā. Diemžēl, jā, Mirne ir zaudēta, bet šo te situāciju mēs apskatīsim nākošajā slaidā, kad redzēsim to, kas notiek arī tālāk uz ziemeļiem. Pakrovskas virziens šeit 3 karstas vietas. Viena ir šis te uzbrukums šeit, kur ir ieņemta Mirne, un tad Krievijas armija ir aizgājusi līdz Novahatke. Jā, te mēs redzam, ka šī te kabata līdz
Tas ir tas cilpa, ko met Vovča upe. Nu, kā jau es teicu, te būs ļoti smagas kaujas un noturēt šīs pozīcijas Ukrainas armijai būs ļoti, ļoti grūti. Otra, diemžēl, te ir kārtējā problemātiskā izgāšanās no Ukrainas armijas puses. Šeit mēs redzam ļoti plašā frontē. No Mikolaevka līdz Novatorietskie Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu, būtiski pasliktinot situāciju. Un ja mēs paskatāmies kopējo virzienu, te arī viss ir skaidrs, tad Krievijas armija raujās uz šo te ceļu. Un tad pārgriežot ziemeļceļu apgādes ceļu uz Pakrovsku, atstājot tikai vienu, kas iet caur Hrušine, tad attiecīgi tad Krievijas armija varētu sākt operāciju pret Pakrovsku. Un te mēs redzam, cik tuvu viņi atrodas Mirnagrada pozīcijām. Pie Torieckas šeit Krievijas armija uzbruka Katerīņivkai, Ukraiņi uzbruka Aleksandra Kalinave. Un ja tas uzbrukums viņu ir sekmīgs, tas uzbrukums notika šeit, atceraties, šo te teritoriju Ukraiņi atsita, un tagad ir divos virzienos, viens gar ceļu, otrs šeit pa pilsētu, Ukrainas armija uzbruka, un pagaidām izskatās, ka šī varētu būt tā zona, ko viņi ir atbrīvojuši. Šobrīd apstiprinājuma tam nav, bet tendence, kā jūs redzat, šeit ir pozitīva. Krievijas armija attiecīgi uzbruka virzienā uz Katerīņivku, attiecīgi laikam pārsviežot spēkus uz šejieni, tad attiecīgi viņi zaudēja Aleksandra Kalinava. Jā, virzamies tālāk. Šeit šis ir tas uzbrukums, kas notika pie Novatorietskiem. Mēs redzam, tad pirmais bija uzbrukums šeit. Kaujas Novatorietskie iet arī pagalam neveiksmīgi, un Krievijas armija pietuvojas pie Boikivkas. Vienlaicīgi notika uzbrukums Fjodorovkai, un arī Krievijas armija izgāja ārā no Razina un virzies uz priekšu. Un te bija uzbrukums uz ziemeļiem. Un vakarā tad Krievijas armija ienāca Boikivkā, un tad arī ieņem pozīciju šeit, virzoties tālāk uz ziemeļiem. Un tad ālāk šitam te uzbrukumam vēl ir aste. Aste ir šeit, tātad Razine uzbrukums jau pastāstīju. Šitas gan pagalam neveiksmīga darbība. Šeit Krievijas armija uzbruka, šķērsoja upi un aizgāja līdz šim te terikonam un ieņēma daļu no tā. Jā, nav tas, pagalam tas nav labi, nevajag zaudēt šo te teritoriju, jo kopā ar upe un terikonu, kas ir tāds kalns uzbērtais mākslīgais, šeit būtu laba pozīcija, kur tad varētu aizkavēt Krievijas armijas uzbrukumu. Diemžēl redzam, ka tas šeit nav izdevies. Papildus tam tad bija vēl viens uzbrukums šeit, kur tad attiecīgi arī Krievijas armija aizgāja līdz upītei, kas ir te, un uzbrukumā no Mirne viņi izgāja ārā, un tad arī pietuvējās klāt pie Novoekonomične. Visdrīzāk Ukrainas spēki, kas atradās šeit, vienkārši atkāpās un tagad ieņem pozīcijas te. Šī ir atslēgas pozīcija priekš Novoekonomične. Tā ir industriālā zona, kārtējā ugļuraktuves kompleks, kur tad attiecīgi būvētas spēcīgas ēkas, kuras var izturēt fabu triecienu un tad organizēt labu aizsardzību šeit. Bet, principā, būsim godīgi, šī ir vienīgā pozīcija pie Novoekonomične, kura tad var apturēt Krievijas armiju realistiski, jo tālāk mums sākās Mirnagrada. Ja mēs paskatāmies no otras puses, tas uzbrukums nāk tur tā augšāk no ziemeļiem. Šeit, Krievijas armija ir pietiekuši tuvu Mirnagradam un Pakrovskam, bet, atceramies, šajās pozīcijās mums paritāte jau ir, kādu pietiekoši sen, tāpēc visdrīzāk, ka tas, ko mēs redzēsim, ir kaujas darbības atsākšanās šeit, tad, kad Krievijas armija izdosies aiziet līdz šim te ceļam. Ja viņiem, protams, tas izdosies. Ja viņi aiziet līdz šejienei, mēs redzēsim uzreiz aktivizāciju visā šajā te frontē ar uzbrukumu gan Pakrovskai, gan Mirnagradam.
Jā, tagad uzbrukums šeit pie Mirne, tātad arī 3 dienas katru dienu bija virzība uz priekšu, tas bija uzbrukums piekdien, tad mēs redzējām uzbrukumu sestdien centrā un tad krita liela daļa šeit starp virzienā no Piribudova un Kamara, un tad vakar, diemžēl, visa šī teritorija sabruka. Un tad, principā, visdrīzāk tad Krievijas armija tūlīt pat mēģinās izlīdzināt šīs te pozīcijas un tad virzīties uz priekšu. Pie Tolstoja ir divi uzbrukumi, viens iet uz rietumiem, otrs uz Navahatskie. Jā, šeit tad Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu, nu, principā, Hruševka un Ziļonī Gai arī ir ļoti, ļoti apdraudētā pozīcijā. Časiv Jar, šeit notika kaujas dienvidos, kur Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu, un nu, praktiski no Časiv Jara palika tikai 2 strīpiņas, viena, kas ir Ukrainas armijas rokās, viena ir šeit, otra ir šeit, nu, un tad es domāju, ka tieši par šo te dienvidu pozīciju mēs redzēsim tuvākā laikā kaujas. Par kaujām Katerīņivkas virzienā un pie Aleksandra Kalinova es jums jau pastāstīju. Vēl viens jaunums ir šeit pie Bielagoras. Ja mēs varēsim palielināšu tad šo vietu. Tad kas šeit notiek? Atceraties, Krievijas armija bija uzbrukusi un ienākusi šeit Bielagorā un apstājās. Kāpēc? Tāpēc, ka Ukraiņi nemitīgi piegādāja rezerves no Kastaņķiņivkas. Nu, un tieši dronu triecieni šajā vietā un šī rajona bloķēšana aptur Ukrainas spēku virzīšanu uz Bielagoru. Tātad un vēl viena vieta, tas ir uzbrukums šeit pie Grigorjevkas, kur tad Krievijas armija pārņem teritoriju, savā kontrola teritoriju gan gar kanālu. Gar kanālu tā ieņemtās pozīcijas ir šeit, šī te kabata ir ieņemta un arī šeit teritorijā ap kanālu Krievijas armija arī izdevās pārņemt savās rokās. Šis ir tas lielais uzbrukums Časiv Jara dienvidos, laikam labāk to parādīt šeit. Tātad mēs redzējām vairākus uzbrukumus un tad principā Ukrainas armijas rokās palika tikai šī te daļa. Nu, un par tām arī notiks kaujas tuvākajās dienās. Liman virziens šeit mēs redzam, kauja notika vienā vietā ar rezultatīvā kauja pie Ziļonāja Daļina, un tad šeit pēc šīs teritorijas ieņemšanas tiek ziņots, ka Krievijas armija uzsāka virzību uz Stavki. Nu, tas laikam ir uzsāka virzību no šīs kategorijas, nevis no tā, ka viņi reāli ir ieņēmuši šo teritoriju. Jā, nu un tad šis ir tā teritorija, kur viņiem izdevās ieņemt, un tad visdrīzāk, ja jau viņi arī uzsāka uzbrukšanu uz šejieni, tā notiek pa šo te ceļu, kas ved mūs uz Stavki. Kupianskas virziens šeit ir izmaiņas pie Kamenskie, izmaiņa pie Pietrapavļivskie, situācijas izskaidrojusies pie Raļķivkas, un Milove pēc, kas atrodas mums šeit tālāk uz ziemeļiem, tad šeit mēs redzam, ka Krievijas armija pēc tāda neliela pārtraukuma atsāka uzbrukumu tālāk. Un uzbrukums no Milove iet virzienā uz Hatņe. Pagaidām visas pārējās apdzīvotās vietas te mums ne par kādām izmaiņām netiek ziņots. Izmaiņa pie Kamjanskie, šeit Krievijas armija izdevās pārņemt savā kontrolē meža masīvu un pabīdīt Ukrainas spēkus tālāk no Kamjanskie. Pie Raļķivkas šeit galvenā kauja notiek te, pie Raļķivkas. Pozitīvā ziņa ir tāda, ka gan Saboļevka, gan Maskovka ir Ukrainas armijas rokās. Tā kā situācija šeit varētu būt daudz sliktāka, bet mēs redzam, ka Krievijas armijas uzbrukums šajā teritorijā turpinās. Pie Pietrapavļivkas uzbrukums ir šeit. Mēs redzam, ka Krievijas armija tā pamazām iztaisa no frontes līniju, un tas, ko viņi grib izdarīt, viņi grib pietuvoties Ukraiņu armijas pozīcijām, kuras tad atrodas šeit, un tad attiecīgi ieņemt pozīciju vienu pēc otras, un tad
tikai tad viņi varēs uzsākt uzbrukumu Petrapavlivkai. Vovčanskas virziens, kas mums ir šeit, pirmais tātad ir uzbrukums Krievijas armijas Vovčanskā, atkal apstiprinājis nelielu upes šķēršošana, izdevās Krievijas armija forsēt to vienā no vietām, un tad uzbrukums notika šeit pie Ģihķarne, norentēšu jūs Vovčanska, un tad tas ir pašā stūrītī šeit, kur tad ir informācija par to, ka Krievijas armija ir veikusi uzbrukumu. Bet pagaidām nekāda neapstiprinājuma, ne noliekšanas par to pagaidām nav. Šī ir situācija pie Vovčanskas rietumi, kur tad šī zona mums bija iezīmēta kā pelēkā zona jau kādu labu laiku. No tā visa šobrīd apstiprinājās situācija šeit. Un te mēs redzam, ka pirmkārt, te ir vairāki dronu uzbrukumi, un tad te ir divas upes, un tā ir viena no upēm, ko šķērso Krievu karavīrs. Un kā jūs saprotat, tā man liekas, ir 56. brigāde, 57. brigāde, kuras tad dronu vienība uzbruk šim karavīram, un upi forsēt viņam tajā dienā neizdevās. Sumi virziens, šeit mēs redzam, Krievijas armija ir ieņēmusi pēdējo pozīciju šeit pie Ķotkina un uzsāka uzbrukumu uz Riževku, kā arī turpināja virzību uz priekšu no Bisalivkas. Šis te rajons pie Ķotkina, kur tad ir tā apdzīvotā vietā Truba mazā, tad šeit Krievijas armija nekādas aktīvās darbības neveic. Visdrīzāk tas, ko mēs viņiem redzēsim šeit, vēlreiz tad atgādinu, viņi uzbruk, viņiem ir vajadzīgs apdzīvotā vieta Varažbā, tāpēc, ka tā ir dzelzceļa stacija, kura tad Krievijas armija var izmantot priekš savas loģistikas. Jā, tad šeit arī notika mums rezultatīvākais ukraiņu uzbrukums pagājušajā nedēļā, Kindrativku. Tad Ukrainas armija izdevās atbrīvot, kā arī viņi turpināja uzbrukumus pie Andrievkas. Krievijas armija uzbruka pie Varačine un Jenakievkas, un tad attiecīgi 2 dienu veiksmīgās darbības rezultātā viņiem izdevās pietuvoties Aleksandrija un Mirapilne. Tātad izmaiņas situācija ir šeit. Pirmā, šī ir tā teritorija, ko Krievijas armija ieņema pie Ķotkine, un tad viņi uzsāka virzību uz Riževkas. Šeit šī ir tā vieta, kur tad Krievijas armija mēģina virzīties ārā no Bisalivkas, izkrišķivšinai, tas ir viņu mērķis šeit, bet pagaidām tā darbība notiek gaužām lēni un neefektīvi. Kindrativkā tad pēc iepriekšējā dienu manevra tad Ukrainas armija izdevās ieņemt šo te apdzīvoto vietu. Krievijas armijas uzbrukums šeit, pretuzbrukums izrādījās neefektīvs. Tātad Ukraiņi apturēja to uzbrukumu un noturēja pozīcijas, bet, kā mēs saprotam, Krievijas armija nebūtu Krievijas armija, ja viņi no sākuma to nemēģinātu veikt vēlreiz šodien. Un te turpinājās kaujas pie Andrievkas, bet nekādas ziņas par izmaiņām taktiskajā situācijā šeit nav. Tālāk virzamies šeit, Krievijas armija uzbruka pie Varačine, pie Jenakievkas, un tad šīs ir tās divas vietas. Viena ir šeit pie Aleksandrijas, kur tad Krievijas armija aizgāja līdz šī apdzīvotai vietai, un te viņiem izdevās izrauties līdz Mirapilja. Šī ir tādā zināmā veidā kabata, jo šeit ir Psolupe, un tad tas uzbrukums notiek vienas upes krastā, tāpēc arī Krievi neuzbruk Zasilija, un visdrīzāk tas, ko viņi mēģinās izdarīt, ieņemt Aleksandriju Mirapilja un pārgriezt šo te kabatu, nogriezt no šo te kabatu no Ukrainas armijas un piespiest viņus iztaisnot frontes līniju un piespiest Ukraiņus atkāpties no robežas. Un te ir skaidrs, ka tās aktīvās darbības turpināsies, Krievijas armija turpinās spiest rietumu virzienā un centrā un austrumu virzienā, un Ukraiņi tad mēģinās noturēt iniciatīvu centrā, iespējams paplašināt to uz Jenakievku un Varačine.
Jo, ja šīs divas pozīcijas noturēt neizdosies, tad uzreiz atkāpšanās būs pietiekoši tālāk uz otro aizsardzības līniju. Jā, tas ir, piedodiet atkal pirmdien, tas ilgā runāšana par visām izmaiņām. Gaidīsim šovakar Trumpa uzrunu, redzēsim, kāds ir viņa jaunais plāns, ko viņš plāno darīt un kā rīkosies ASV. Un kā parasti par to, protams, ka parunāsim rīt. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!